Un mūsu pirmais produkts tapa Alfrēds Stiprnieks un viņa brāļi, kur zīmējot formu 15 gadus atpakaļ, mūsu ideja bija, lai no vienas figūriņas uzbūvēt tikai piramīdu. Bērni parādīja, ka var būvēt piramīdu otrādāk, var būvēt ar kājām uz augšu. Un smejoties, es vienmēr saku to, ka tā ir visdepresīvākā bērnu rotaļlieta, jo nekad neviena konstrukcija nepaliek uzbūvēta. Jo viss vienmēr sakās. Un mūsu īpašākā limbažu spēle, kas ir tapusi limbažos, ir rudā runču puzle. Un kāpēc tā ir īpaša? Tāpēc, ka Maksis, kas ir šeit, dzīvo parkā. Ārā viņš uz ielas neiet, viņš ļoti baidās, bet tā ir puzle, kas ir veltīta mūsu kartībai. Ir arī citas, ko mēs esam izveidojuši, un mana mīļākā spēle atbildot uz šo hakeru puzle. Puzle, kuru sākotnēji, tad, kad es viņu veidoju, man likās, ka tā būs puzle 5-gadīgam, 6-gadīgam bērnam. Bet tā, ka es to puzli uztaisīju mazāk kā 24 stundās no idejas līdz prototipam, es neaizdomājos, ko es taisu. Un tikai tad, kad es uztaisīju, es sarēķināju, ka uzdevums ir vai ielikt 15 puļķīšus, lai vāciņš aiztaisās ciet bez spraugas. Ne tā, kā tas ir pašlaik, lai viņš pilnībā aiztaisās ciet. Vai arī jāsameklē pareizā kombinācija tikai no 7 567 teorētiskajām kombinācijām. Un viens no maniem mīļākajiem gaullaužiem ir klasisks franču gaullauzis, kurš ir Somijā iekļauts arī kā mācību materiāls bērniem no 9 līdz 17 gadu vecumam mācību materiāls matemātikā. Uzdevums ir ļoti šķietami vienkāršs. Kā spēlējot ambreti, lecot pāri, ir jācenšas nokaut pēc iespējas vairāk bumbiņas. Bet tu nedrīkst iet tukšu gājienu, un tu nevari kaut kad ienākt. Skaistais uzdevums ir, lai pāri paliek tikai viena bumbiņa šilda. Un šī spēle aizņem apmēram cik ilgu laiku? Lai atrisinātu reizēm dažus mēnešus. Un tad, kad nesanāk, Somi šo spēli pārveidoja kā spēli 2, un tad ir uzdevums nevis nokaut visus, bet vairāk kā pretinieku. Respektīvi, spēlētāji izdara gājienus viens pēc otru. Viens izdara gājienu, ieliek savā pusītē, otrs izdara gājienu, ieliek savā pusītē. Bet tagad, kā spēlējot ambreti, spēlētājs var veikt divkāršo kāvi un nokaut 2 bumbiņus uzreiz. Un uzvarēs spēlētājs, kurš nokaus vairāk bumbiņus. Un spēlēt galda spēles, šīs, arī šo, kas ir uz galda, savu noble, man ļoti patīk Somijā, kas ir ierakstīts par matemātikas mācīšanu. Matemātika ir veids, kā attīstīt loģisko domāšanu. Un bērniem līdz 9. klasē es patiešām ticu, ka no matemātikas neko citu nevajag. Jo bērniem uz jautājumu, vai tā patīk matemātika, līdz 4. klasē bērni, katrs otrais atbildēs, viņam patīk matemātika, dabaszinības, 7. 8. klasē man viņa nepatīk. Un šis ir veids, kādā veidā to mācību procesu mainīt. Mainīt gan mācīšanos, jo mācīšanās būtu arī spēle, lai attīstītu loģisku domāšanu.